Es jums pastāstīšu, ko darīt, ja Ziemassvētkos tikuši pie klāt sava sēņu audzēšanas komplekta no svaigsēņas.lv. Jūs viņu varat izmantot kā paaugstinātāju un uzņemt dažādas video. Pirmā lieta, ko darīt, ir pateikt paldies dāvinātājiem. Tev nu gan ir izcila gauma Ziemassvētku dāvanu izvēlē. Pirmais sēņu audzēšanas veids ir nosaukums sliņķis. Būtībā novērtējam sēņu audzēšanas komplektu tiešā tuvumā pie izlietnes, veicam šeit šādu iegriezumu, un katru reizi, kad nomazgājam rokas, veicam šādu te kustību. Un šī metode ļoti labi strādā ģimenēs, kurās nav trauku mašīnu un cilvēki bieži mazgā rokas. Metode numur 2 saucās inženieri, jeb praktiskais latvietis. Ņemam trauku, piepildam ar ūdeni, derēs parasts krānūdens, un šis trauku vietā var būt arī cepešpanna vai kāds cits liels trauks, kurā var ievietot šādu te audzēšanas komplektu, un ielejot šeit ūdeni un komplektu nedaudz paaugstinot, teiksim, ar šķīvīti, viņš nedaudz atrodas. Šis te baseins radīs papildus mitrumu mūsu sēnē, lai sēna augtu vēl kvalitatīvāk, un lai no šī komplekta mēs dabūtu vairāk sēnes. Trešais veids saucās sēņu fermeris, kurš var iegādāties šādu te siltumnīciņu, kas, manuprāt, paredzētu ziediem IKEA veikalā par 19 eiro, vai kādā citā veidā iegādāties vai izgatavot šādu te audzēšanas telpu, kurā attiecīgi šeit apakšā ir iespējams ieliet ūdeni, kurš arī radīs tādu nedaudz mitru telpu. Šeit aiztaisot ciet, šeit iekšā būs mitra telpa, nedaudz jābūt ir caurumiem, lai būtu gaisa apmaiņa. Un vienīgais mīnus šis te komplekts, tad ir vai nu jāņem ārā no šīs kastes, vai jāizgriež šeit sānošie caurumi, jo attiecīgi šeit nebūs kur sēnē vietas, kur augt. Šī ir metode numur 3, sēņu fermera metode. Ceturtais sēņu audzēšanas veids, kas saucās turbo. Ņemam sēņu komplektu, taisam vaļā, ņemam ārā sēņu audzēšanas no komplekta substrātu, kas atrodas iekšā šajā kastē, griežam nost šo te augšu, visu augšu, un no kādām iepriekš parādītām 3 metodēm mitriniet šo te audzēšanas komplektu. Šādā veidā jūs ātrāk, iespējams, nebūs jāgaida tās 2 līdz 22 dienas, bet ātrāk parādīsies attiecīgi mazās sēnītes, un salīdzinoši ātri jūs izaudzēsiet sēnes, kas pārklās uz visu augšu. Viņas būs maziņākas, iespējams, varbūt netiks skaistas, kā tāda, kad augt no sānas, bet jūs redzēsiet ātrāk rezultātu un vairāk sēnes pirmajā reizē, bet tad attiecīgi otrajā reizē vai tās sēnītes būs maz vai itin nemaz. Tā kā tās ir turbo. Mēs apskatījām 4 audzēšanas veidus, bet visiem veidiem ir kopīgs tas, ka nepieciešams mitrināt. Tātad pārējais sēnēm jāparādās 2 līdz 22 dienu laikā. Tas nozīmē to, ka arī var būt sākums pēc vairāk kā 2-3 nedēļām. Jā, tā diemžēl ir. Tā diemžēl var būt. Tā kā nenokoriet degunu, izbaudat procesu un viss notiksies. Saistībā ar daudzumu. Teorētiski labos vai pat izcilos apstākļos no šī komplekta var dabūt vairāk kā 1,5 kilogramu sēņu. Bet šies, ko es rādīju, mēs atrodamies dzīvoklī, apkurs sezonas laukā, un tie laikam nebūs tie labākie apstākļi, lai audzētu sēnes, bet ja mēs izdosies izaudzēt jums kilogramu, tad jūs varat uzskatīt, ka jūs esat labs sēņu fermeris, jo pirmajā reizē aptuveni vajadzētu būt 600 līdz 800 gramu lielam sēņu daudzumam, un tad otrajā reizē vēl pēc kāda mēneša varētu būt sagaidīt vēl 200-400 gramu sēņas, un ļoti atkarīgs, protams, arī cik tajā pirmajā reizē izaug. Droši riņķī vērojiet vai neveidojos kāds vēl sēņu pa citiem logiem, nemēģina nākt laukā, tad droši varam atgriezt arī to vietu vaļā un tās vietas audzēt sēni. Vai atgriezt vaļā viss caurums uzreiz? Iespējams, jūs varbūt dabūsiet
vairāk sēņu, bet skaita ziņā, bet tomēr, tad, ja būs šeit viens caurums, tad būs viens koncentrāts sēņu vienā vietā, ja būs 2 caurumi, tad būs 2 sēnītes, varbūt maziņāks, kas summā sastādīs to pašu, un kopsumā šis komplekts ātrāk izžūs, un tad kopējo daudzumu jūs dabūsiet mazāk. Ja būtu ļoti liels rudens ārā, ļoti tāds liels mitrums, tad jā, tad varbūt varētu griezt arī 2 caurumus. Teiks, šeit nav rudens, Ziemassvētki, izbaudam procesu, lai aug, lai jums labi izdodas, un vēlreiz pasakiet paldies cilvēkam, kas jums uzdāvināja šo burvīgo dāvanu, sūtiet bildes man uz svaigasēnes.lv un arī cilvēkam, kas uzdāvināja jums šo komplektu. Priecīgs svētkus!